Tā, labvakar! Nu, čau, Māra! Prieks redzēt, mums ar Andriju HIV bez tabū podkāstā atkal ir ciemos Aldis no HIV līdzestības kabineta. Mēs šajā epizodē vēlētos sīkāk noskaidrot tādu lietu, diezgan interesantu lietu par atgriešanos dzīvē pēc ieslodzījuma. Jo es esmu dzirdējis, ka līdzestības kabinetā arī daži cilvēki tādi ierodās. Kā ir ar šo? Jā, tā tas arī ir. Tad, kad viņi atnāk no ieslodzījuma vietā bieži vien viņiem bija uzsākta terapija, un tad viņiem šī terapija ir jāturpina caur Latvijas infektoloģijas centru, un tad arī viņi nonāk, protams, līdzestības kabinetā, kur viņiem apskaidro, kāda turpmāk būs kārtība, kā pierakstīties, respektīvi, zinām veidu to varētu nosaukt par iekšējās kārtības noteikumiem, kad kā pierakstīties un tad tālāk, kā darīt, kā saņemt zāles, kas ir vajadzīgs, kā dokumenti jāuzrāda, jo tie cilvēki diezgan bieži ir tādi, varētu teikt, dezorientēti reālajā pasaulē, ja? Jā, viņi nonāk. Sanāk viņam tad uzsākta terapija ieslodzījumā un zālītes tiek iedots līdzi, bet cilvēks tad domā, kā tagad saņemt tālāk terapiju, ja? Pareizi Jā, saprotu? un tādā veidā viņi nonāk licā un nonāk pie infektologa, un tad infektologs strādā, teiksim, konkrēti ar to medicīnisko pusi, izraksta zāles viņam piemērotas un tad nosūta uz kabinetu, lai, teiksim, viņam izskaidro, kā tālāk tas viss iet. Ir cilvēki, te ir tā, kad viņi arī ir samācījušies savus gudrības šajā, kā to var nosaukt, pēdiņās augstskolā. Tur daži viņiem mēģina iestāstīt, ka tu nedzer zāles, tev būs šausmīgi slikti un tā tālāk. Tagad tādi brīnumi, kad ir slikti ar ļoti lielām blaknēm, praktiski vairs nav. Ja gadus 15, 20 atpakaļ tā bija sevišķi no viena preparāta, kur es nesaukšu, es nedrīkstu viņu nosaukt, lai reklamētu vai antireklamētu. Tāds bija preparāts, kurš ārkārtīgi labi strādāja uz infekcijas kupēšanu, ja? Bet viņam bija ļoti nepatīkams blaknes, apmēram tā, kā cilvēks iedzer vakarā zāles un nākamā dienā pusdienu viņš vēl staigā kā totāli piedzēries. Ja? Tagad tādas zāles vairs nav, bet tie, kas nav uzsākuši terapiju, tie vecākie ieslodzījumi biedri, kur to ir izbaudījuši, arī mēģina iestāstīt. Un līdz ar to, protams, tam cilvēkam ir bail uzsākt, ja, to blakņu dēļ. Tātad vispirms ir jācīnās ar tām blaknēm, ka tādas nav un jāmēģina viņam ieskaidrot, lai viņš paprot, ka viss būs ok. Un tur ir vispār ļoti īpatnēji ar viņiem strādāt, jo zināmā veidā, kad es uzsāku šo darbu jau gadus atpakaļ, tad man bija tā kā bišķi bail, jo es nebiju saticies tā reālā dzīvē, ne ar vienu savu draugu paziņu lokā, kas ir kādu laiku pasēdējis aiz restotām debesīm, ja? Un tad es domāju, ka tie ir tādi rūdīti noziedznieki, un kā viņi atnāks un būs bravurīgi, un kā es tikšu ar viņiem galā. Tā man bija tā dilēma, kad es vienbrīd domāju uzsākt šo darbu vai ne. Bet tad laika gaitā izkristalizēs pilnīgi savādāk, ka tie ir vieni no foršākiem pacientiem. Un tad es domāju, kā tas tā sanāk, un tad iznāk tā, ka redz, mēs ļoti brīvi kabinetā runājam, tās sarunas starp mani un viņu, tur nav trešā persona, ārā aiz sienām nekas netiek iznests, un viņi atklājas un bieži uztic dažādas lietas. Un tad izrādās tā, kad laikam varbūt izrādās, ka es esmu pirmais viņa dzīvē, ar ko viņš vispār ir varējis parunāt. Jo viņš tikai ir vienmēr slānīts, lamāts, viņam tiek aizrādīts, viņš tiek dažādā veidā pazemots, un te pēkšņi viņi vienkārši runājās. Ja? Un tad viņi aiziet ļoti pateicīgi, tiešām pat paspiež roku, pasaka paldies. Un nākamā reizē pēc mēnešiem, kad viņš ir atgriezies atkal pie infektologa un koridorā sēž un gaida pierakstu pie ārsta, un es eju garām, pasveicu, mēs sarūkojamies. Tāda man pieredze ar bijušajiem ieslodzītajiem.
Bet ko tad darīt? Nu, tās situācijas jau mēdz būt ļoti, ļoti dažādas un bieži vien arī diezgan skarbas. Nu, es saprotu, ka līdztiesības kabinets nav sociālais dienests un nav pestīšanas armija, bet nu, kādu to palīdzību var sniegt tiem cilvēkiem, no kuriem ir atteikušās ģimenes un kuri ir tagad no tā ieslodzījuma iznākuši, un viņš ir kā viens kā pirksts pasaulē. Vai jums ir kaut kādas programmas, vai jūs varat rekomendēt kādas nevalstiskās organizācijas, jo biedrība Agikas ar to nenodarbojas, varbūt kādi citi nodarbojas, par kuriem mēs nezinām un kuri var palīdzēt šiem cilvēkiem. Jo, Jā, nu, te ir jāsaka uzreiz tā. Nu jā, HIV līdztiesības konsultants, kā mēs paši sev saucām. Bet tad tas darba, kā teikt, tā profesija saucās koordinators, un tad mums jākoordinē. Jā, mēs palīdzam tādiem cilvēkiem, mēs sadarbojamies ar apvienību Dialogs, kas strādā ar kaitējumu mazināšanu, tā skaitā strādā arī ar bijušajiem ieslodzītajiem, tur viņi var aiziet saņemt psiholoģisko palīdzību, kādu citu palīdzību, tad mēs skatāmies, ka cilvēkam nav vispār ēdienu, tad viņiem tiek ieteikts iet uz Sarkano Krustu, vai kam nav galīgi, kur dzīvot, tad viņi iet arī uz tām patversmēm, jā. Jā, sākumā mēdz būt arī tādas situācijas. Mēs viņam iesakām, ko darīt. Mēs paši ar to nenodarbojamies. Un es viņam nevaru sagādāt viņam dzīves vietu, bet tādu palīdzību konkrēti, to, ko mēs zinām, ko mēs varam viņam ieteikt, to mēs arī iesakāmies. Un tad te ir vēl ļoti daudz, kas ir atkarīgs no pašvaldības, kā viņi uzņem tos cilvēkus. Nu, piemēram, Ograi strādā ar tādiem cilvēkiem, vēl joprojām tāda kundzīte vārdā Mirdz, kas ir ļoti iejūtīga. Jūrmalā bija ļoti laba sadarbība ar vienu sociālo darbinieci, diemžēl viņa vairs nestrādā. Tad es zinu, ka arī Ventspilī ir sadarbība ar sociālo darbinieku. To visu tālāk koordinē, šos datus nodot Dialogam, un tad viņi tur koordinē. Dialogs piesaista savu mentoru, kas laicīgi viņu pieraksta pie ārsta, laicīgi zvana, pat apmaksā autobusu izdevumus, piemēram, no attālāk reģionu, teiksim, no Ventspils vai no Daugavpils. Tas gan ir interesanti, vai tu vari vairāk izstāstīt par šo mentoru programmu? Mēs līdz šim neesam to pieminējuši, visu tiem cilvēkiem, kas ir tādi, ļoti švaki, viņiem ir ar līdzestību, tādā vienkāršā valodā runājot. Vai tu vari vairāk kaut ko pastāstīt par mentoru programmu? Es esmu dzirdējis, ka tādi ir, bet ko viņi dod, un es saprotu, ka to nodrošina biedrība Dialogs. Varbūt tu vari tuvāk un detalizētāk tādos īsos vārdos to tur ir pārsvarā 2 cilvēki. Viņi vairāk tie mentori, bet tie aktīvākie ir 2, tāda Gunta un Aleksandrs. Un viņi tiešām pieņem visus šos norīkojumus, ko es sūtu. Tātad viņiem savā paspārnē visus tos pacientus. Šeit neiet runa tikai par pacientiem, kas iznāk no ieslodzījuma vietām. Arī mēdz būt šeit pacienti, kas ir ļoti grūtā sociālā stāvoklī savā dzīves vietā, savā attālā reģionā vai kaut kādā ciematiņā, kaut kur pilnīgi pamest un tā tālāk. Jā, viņi ņem savā pārziņā, un tas pakalpojumu klāsts ir diezgan liels, sākot no tā, ka mentors viņam atgādina, ka viņam ir jāpierakstās. Mentors viņu pieraksta pie infektologa laicīgi. Mentors sagaida viņu Rīgas autoostā, piemēram, viņš brauc no kaut kurienes vai dzelzceļa stacijā, viņš nezina, kā nokļūt līdz Licam, vai viņš ir tādā apjukumā, varbūt pat ar kaut kādu psihisku kaiti, ka viņš vienkārši viens nevar nokļūt, tad viņu pavada, un kuru nevajag pavadīt, tam iedod, piemēram, tramvai talonus, tramvai vai autobusu šos te Rīgas braukšanas talonus. Attālākā no reģiona ar autobusu vai ar vilcienu braucot, viņiem apmaksā šo te braucienu. Tikai ar vienu noteikumu, biļetes ir tikai elektroniskā veidā, līdz ar to ir jābūt telefonam, kas ir tie modernie telefoni, smartphone, kur biļeti var aizsūtīt elektroniskā veidā, un tā tad arī to parādīt autobusā iekāpjot. Jā, tāda palīdzība tiek sniegta, ka faktiski
no tāda viedokļa es pats esmu kādreiz saskāries ar kaut kādām citām medicīniskām problēmām, kā jebkurš cilvēks, un tad no tāda kopējais iespējas man ir radies tāds, ka faktiski HIV pacienti ir viena no vislabāk apkalpotajiem mūsu medicīnas sistēmā, tā var teikt. Ja šeit varētu cilvēkiem no malas šķist, kāpēc par tiem HIV pacientiem tiek turēta tāda rūpa, kas cilvēkam parastam varētu likties diezgan dīvaini, ka, piemēram, tur sirds asinsvadiem vai onko pacientiem šādi pakalpojumi nav pieejami, bet mēs ar Māru varbūt varētu šeit abu divu paskaidrot. Es tādu vienu daļu paskaidrošu, un tad Māra varbūt otru daļu paskaidrot par to, ka, piedod, Aldi, mēs te iejaucamies ar Māru. Jā, viss kārtībā. Bišķi tavā diskusijā par to, ka kāpēc tas ir svarīgi? Nu, tāpēc, ka HIV ir infekcijas slimība, un infekcijas slimības vienkārši ir lipīgas, un lai mēs veicinātu tādu sabiedrības veselības drošību, tad faktiski visi instrumenti ir labi, kas palīdz šo drošību veicināt, un šī mentora programma ir viena no tiem instrumentiem vai viena no tām metodēm, ar kuru palīdzību mēs varam, Aldis pirmie teica brīnišķīgu vārdu, kupēt infekciju, respektīvi panākt to, kad infekcijas slodze ir nenosakāma, mēs panākam, ka tad viņa ir arī nepārnesama, un tādā veidā mēs samazinām sabiedrībai risku saslimt ar šo infekcijas slimību. Ja? Bija kolēģi, es puslīdz pareizi izteicos? Jā, tieši tā tas arī ir, jo uz infekcijas slimībām vispār kaut kā tā ir jāskatās, ka nevar vainot, labi, šeit var vainot, ka tev ir bijis kaut kāds riskants solis, riskants pakopiens seksuālās attiecībās, vai tur narkotika intravenözo narkotiku lietošanā vai kaut kas tāds. Jā, neapšaubām var vainot šo pacientu, bet tad mēs varam arī, tad mums ir jāsāk vainot tie dzērāju šoferi, kur izraisa avārijas un aiziet bojā pavisam nevainīgi cilvēki, jāvaino ir cilvēks, tad būtu arī jāvaino cilvēks, kurš saslimst ar infarktu un paliek par invalīdu vai nomirst, tikai tāpēc, ka viņš ir nepareizi ēdis, par daudz, man nav kustējies, nav sportmodus. Tā mēs varētu to ķēdi attīstīt vairāk un vairāk. Bet profesors Aldiņš, kas diemžēl aizgāja nebūtībā Covid laikā, teica tādus vārdus, ka infekcijas slimības ir, ar viņām saslimst. Vienkārši tā notiek. Un te nemeklēsim cēlumu. Kāpēc? Tāpēc, ka bija riskants fakts, tāpēc, ka netika lietots prezervatīvs vai tika lietot kopēji šlirts. Tā nu ir noticis. Mums tālāk ar tām sekām ir jāstrādā. Nu jā, galvenais, ko es saprotu, ka mēs savā ziņā atbildam par to katrs par sevi, bet īstenībā jāsaprot, ka ir cilvēki, par kuriem mēs varam arī parūpēties. Nu, kā piemēram, ja cilvēkam ir nenosakāms slods, tad viņš nevar nodot arī to tālāk. Bet saistībā ar tām palīdzībām, kur pirms tam mēs runājām, es atceros vienu lietu, ko Aldis arī minēja, ka var vērsties un katrā pašvaldībā kaut kas ir nedaudz savādāk. Tā kā arī pēc ieslodzījuma ir noteikti vērts, ja ir kaut kāda savas pašvaldības sociālā dienestā vai kā, un tad arī tur papildus palīdzība, ne tikai no dialogas biedrības, bet arī tā kā noteikti ir iespējas. Jā. Labi. Mīļš, paldies jums, mīļie kolēģi, par šī vakara sarunu. Šī nebija pēdējā. Mums vēl ir daži jautājumi, kas mums ar Aldu kopā ir jāatrisina. Un šis ir tas brīdis tiem skatītājiem, kas ir līdz šim brīdim bijuši kopā ar mums, uzlikt īšķīt un padalīties savā burbulī ar šo informāciju. Kas man šķiet ir ļoti svarīgi, to, ka apzināties to, ka HIV nav vainas mērvienība, un mēs nedrīkstētu kā sabiedrība vainot šos cilvēkus, jo viņi sevi vaino daudz vairāk, nekā mēs spējam iedomāties par to, kas ar viņiem ir noticis. Un vēl papildus uzkraut kaut ko no malas,
viņi tā jau pārdzīvo to, kas ir viņiem noticis, un gadiem mokās ar to, kā pieņemt šo saslimšanu un kā nodzīvot atlikušo mūžu puslīdz jēdzīgi, veselīgi un līdzestīgi. Līdz ar to paldies, mīļie kolēģi, par šī vakara sarunu, un es ļoti ceru, ka mēs pēc nedēļas tiksimies, lai risinātu vēl dažus interesantus jautājumus, kas ir saistīti ar līdzestību.